Labvakar, labvakar! Prieks jūs visus redzēt šajā zaļās ceturtdienas Zoomā. Un šoreiz mūsu tēma atkārtoti. Esam jau daudzkārt runājuši par šo tēmu, bet interese ir ļoti liela cilvēkiem. Un tas ir, protams, liekais svars. 12 liekā svara cēloņi, kurus apskatīsim šajā Zoomā, un arī galvenos risinājumus, kā mēs varam strādāt ar lieko svaru. Vadīsim šo Zoom kopā ar manu kolēģi Ritu Ašmani. Un, jā, un tā problēma tiešām ir ļoti nopietna, un arī Latvijā mums šobrīd tā problēma ir nopietna. Es to ļoti redzu arī pēc individuālām sarunām ar jums, konsultācijas sniedzot, un arī dažādas grupas maratonas vadot. To mēs redzam, ka, jā, viņa sāsinās šī problēma mūsdienās, un tam ir vairāki cēloņi. Mēs par tiem galveniem arī parunāsim. Protams, mēs nevarēsim izrunāt varbūt visus liekā svara cēloņus šajā vienā Zoomā. Tam mums vajadzētu droši vien daudz stundas, lai mēs varētu tā katru cēloni tā kārtīgi paņemt priekšā un apskatīt, bet pieskarsimies tādām galvenajām pamatlietām, lai jūs saprastu, ka liekais svars patiesībā tas nav tikai tas ir arī pareiza ēšana un kustēšanās, protams, bet tas nav tikai šīs divas lietas, jā, kā parasti visbiežāk to pasniedz, kad, beidz rīt un sāc kustēties un viss tev būs labi. Jā, diemžēl tas tā nav, un to es varu teikt ar pilnu atbildību, jau ļoti ilgus gadus vadot šīs liekā svara grupas un strādājot ar cilvēkiem, kad ir ļoti daudz citu cēloņu, kur ir jāatrisina. Un liekais svars patiesībā parāda mums to, kas notiek organismā, kāds ir kopējais veselības stāvoklis, un tas ir tāds signāliņš, ka kaut kas nav kārtībā, ja, un ir jāmeklē šīs lietas, kas tad nav kārtībā. Un tad, kad mēs viņus arī atrodam un novēršam šos cēloņus, tad arī sāk risināties šī liekā svara lieta. Tas svars sāk iet uz leju pats, un nevis tā, ka mēs viņu piespiežam kaut kādām metodēm, drastiskām diētām vai tur pārmērīgām sportošanām vai kaut kādām visādiem tur tauku dedzinātājiem un tādām mākslīgām, teiksim, lietiņām. Tas nav pareizi. Ja, un es nekad neesmu par diētām, par kaut kādām drastiskām metodēm, jo tas nedos jums ilgtermiņa rezultātu. Ja jūs gribiet rezultātu ilgtermiņā, tad ir jāstrādā ar savu veselību. Un svars, viņš tā kā piedeva, viņš aizies līdzi tam procesam, ja jums būs kārtībā visa veselība. Ja? Tad ir jāstrādā ar savu kopējo veselības stāvokli. Un tikai tad jums būs paliekošs rezultāts. Un visi šie cēloņi jānovērš. Un tur jāsaprot, ka katram viņi ir savi. Un nekad nav tā, ka kad visiem mums ir vienādi cēloņi. Jā, vienam var būt tāds cēlonis, citam var būt tur 2 cēloņi, 3, 10, citam tur 12, jā. Un ar visiem viņiem ir jāstrādā. Un tikai tad jūs panāksiet to stabilo, noturīgo rezultātu. Protams, kad bieži nāks cilvēks ar to apbēdināt, ja, ka mēs sakām, ka nav tādas vienas brīnuma tabletītes, ar ko mēs varētu palīdzēt jums, bet tas ir paša katra ikdienas darbs, ja, pie savas veselības. Jā, Ritiņ, varbūt tev ir ievadam kaut kas tāds. Vakar, meitenes, tieši tas, Vinetiņa, es gribēju tev teikt, ja, kad cilvēkiem liekas, ka beidziet rīt, ja, vairāk kustaties un viss būs kārtībā. Diemžēl tā nav. Ja, tā kā mēs liekam par šiem zūmiem, ja tādu informāciju tur grupiņās, ja, tad parasti ir šādi komentāri, viszinošu cilvēku komentāri, ja, beidziet rīt un viss būs kārtībā. Bet meitenes saka, mēs kustamies, mēs ēdam kāpostu lapas, mēs ēdam salātu lapas, mēs cenšamies vispār neēst nemaz un svars pieaug, ja? Liekas, ka paskaties tikai uz ēdienu kā tādu un jau svars pieaug, ja? Tās problēmas ar to lieko svaru šobrīd, tās nav tikai sieviešu problēmas un tās nav problēmas sievietēm kaut kādi tur 40, 50 gadi, kad tur arī tā menopauze vairāk sāk veidoties un
parādīt sevi, bet tā ir problēma arī bērniem, arī jauniešiem, jo nereti arī pie manis uz netradicionālās medicīnas kabinetu uz endokrinoloģiskiem testiem mammas piesaka savas atvases, jā, tāpēc, ka nu, bērni nejūtās komfortabli, no vienaudžu puses tiek apsaukāti, tiek kaut kādā veidā pazemoti, jā, tāpēc, kad viņiem ir liekais svars. Un mammas arī ir neizpratnē, jo it kā ģimenē pareizi ēd un pareizi visu dara, jā, bet no kā tad veidojas šis liekais svars. Un par to arī mēs varam parunāt šovakar. Tieši tā, tieši tā. Arī uzlikšu jums tūlīt to slaidiņu un variet arī sekot līdzi visu šī zuma laikā un arī mēģināt jau analizēt un skatīties savus šos cēloņus. Jo, kā jau teicu, visus mēs droši vien nepaspēsim izrunāt, varbūt tā virspusīgi pāriesim visiem pāri, bet tā dziļāk pieskarsimies, teiksim, dažiem no šiem galvenajiem cēloņiem, kas tiešām ir lielākai daļai cilvēku. Un noteikti analizējiet, skatieties, jā. Jums uzlikšu to slaidiņu. Tā, kā mums ir. Tātad. Šeit jūs arī redzat šos 12 cēloņus. Tas ir tāds skatījums tieši pēc pašiem cēloņiem, bet ja mēs pēc sistēmām analizējam, tur, teiksim, vēl lietiņas, kam ir vērts pievērst uzmanību, ko es jums arī pastāstīšu šodien, un ko ir vērts tā kā izdarīt un noskaidrot par sevi, par savu veselību, jo ir jāsaprot, kas ar mums notiek. Ja? Jo, kā jau teicu, liekais svars, viņš ir tā kā tāds lampiņa. Parasti jau, kas esat dzirdējuši mūsu maratons, ko mēs vadām, mēs runājam par to, ka liekais svars ir tā kā tāds panelī mašīnā braucot iedegs kaut kādu lampiņu. Sarkana ir ļoti slikta, dzeltena lampiņa, tad tur tā vēl kaut kā var braukt. Un tas arī tā kā pievērš uzmanību tam, ka kaut kas ar to mašīnu jau nav kārtībā. Ja? Un ar to lampiņu jau neviens necīnās. Cīnās jau ar to problēmu. Cenšas atrast, kāpēc tā lampa ir iedegusies. Ja? Un tad šeit jūs arī redzat tos galvenos liekā svara cēloņus. Liekais svars kā lampiņa iedegās, bet viņš signalizē par to, ka kaut kas no šīm lietām nenotiek pareizi. Ja? Un mums ir jāsaprot, kas tad tur nenotiek pareizi, jānovērš šis cēlonis, un tad tā lampiņa izslēgsies. Viņa pati izslēgsies, ziniet, taču braucot tā mašīna, ja jūs sakārtosiet tās bremzes, tad jums tā bremžu lampiņa vairs nedegs tajā panelī. Un ar to lampiņu jau neviens necenšas cīnīties, viņu kaut kā tur izskrūvēt vai aizlīmēt ciet, lai mēs neredzam to lampiņu, ja, bet, diemžēl, ar lieko svaru bieži vien cilvēki tā dara. Cīnās ar pašu lieko svaru, ja, ar šo lampiņu, kas tikai parāda problēmu, ja, kad ir problēma organismā. Un problēmas bieži vien necenšas atrast, ja, bet vienkārši cīnās ar pašu svaru, viņu nodzīt lejā, viņu samazināt. Ja. Un tas patiecībā ļoti nepareizi un novad bieži vien pie vēl lielāka liekā svara, jo problēmas jau netiek atrisinātas, viņas turpina augt un attīstīties. Un pirmā, protams, ir psiholoģija viennozīmīgi, ja šeit es tā kā ļoti varbūt daudz nerunāšu, jo neesmu psihologs bet vienīgi pateikšu to, ka ļoti šeit ir liela nozīme. Ja cilvēks visu laiku dzīvo pastāvīgā stresā, tad viņam ir augsti stresa hormoni, stresa hormonu daudzums liels, un šie stresa hormoni, viņi mums visi ir tā kā ar skābu pH. Ja, veido organismā skābu pH vidi, mēs tālāk pastīsimies, ja mēs ejam uz šo skābo pusi, pH mūsu organismā kļūst skābāks nekā vajadzētu viņam būt, ja, tādam vāji sārmainam viņam ir jābūt. Tad mums attiecīgi vielmaiņa palēlinās, daudz citi procesi arī palēlinās, nenotiek pareizi, kā viņiem jānotiek, arī hormoni tik labi neražojas, fermenti neizstrādājas, līdz ar to visa vielmaiņa kļūst lēna šajā skābajā vidē. Un ar to tieši ir bīstams šis stress, ilgstoši dzīvot stresā, ka, piemēram, kortizols tāds slavens stresa hormons, ja viņš ir augsts, tad viennozīmīgi cilvēkam būs problēmas ar lieko svaru. Viņš pēc būtības, viņš rada šo skābo vidi, lēnu vielmaiņu, bloķē šos tauku sašķelšanās procesus, viņi nešķirās vairs tā, kā vajadzētu, un viennozīmīgi uzkrājas liekais svars. Tā kā stresā dzīvot nevajadzētu, tā problēma ir jārisina.
ir jāsakārto, ir savu nervu sistēmu jānostabilizē, kortizols ir jādabū lejā, ar to ir jāstrādā, un arī nervu sistēmai ir jāpalīdz, viņa ir kārtīgi jāsabaro, jāsastiprina, lai viņa būtu adekvāta, teiksim, lai nebūtu visu laiku šis iekšējais stress, iekšējais tāds tremors, tāds visu laiku tāds kaut kāds bailes, trauksmes, nepatīkamas sajūtas, kaut ko nepaspēšu, kaut ko neizdarīšu. Ja tam visam, vajadzētu ļoti, ļoti sekot līdzi, jūtat, ka ir tas stress pastāvīgi. Nevarat aizmigt naktīs, visu laiku domas pa galvu dažādas, ja tur maisās un nevar nomierināties vakaros, nevar atrast tādu iekšēju mieru, tad noteikti jāstrādā šo kortizolu ar šiem. Vispār ar to jāstrādā, jāstāsta, kas notiek organismā, kas notiek tieši šajā emocionālajā arī jomā. Protams, arī visas dvēseliskās lietas, meditācijas, joga, tur dažādas citas prakses un metodas un lūkšanas, un visas šīs lietiņas ļoti, ļoti var arī šo situāciju izmainīt un uzlabot, jā. Protams, tiešām netiek galā ar to visu, ir dažādi speciālisti, kas arī palīdzēs. Jo tā būtība ir tāda, ka, ja mēs stresojam, arī svarīgi lieta saprast, mēs pirmkārt jau saskāpstam, organisms kļūst skāps, un arī otrkārt mēs zaudējam enerģiju, uz tā pamata mēs zaudējam enerģiju, un atkal ēdam, lai atjaunot enerģiju, jo ēdam mēs tāpēc, lai mēs atjaunot enerģiju, un tāpēc rodās šī ēšana uz stresa pamata, jo stresojot mēs zaudējam enerģiju. Ja cilvēks ilgstoši streso, viņam visu laiku nav enerģijas, un pēc viņam visu laiku ir jāēd, lai šo enerģiju atjaunotu. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi saprast, kad no tā ir jāatbrīvojās. Ja? Citādi no tā burtā loka nevar tikt ārā. Būs ēšana, kalorijas klāt, atkal liekais svars klāt. Ja? Stress, pastiprināt ēšanu, un atkal tas viss aiziet pa burto loku. Jā, tā kā tur dažādi varbūt arī dažādas bērnības traumas, dažādas lietiņas šeit, varbūt arī bailes par bērniem, par attiecībām, par darbi, cilvēks pastāvīgās bailēs dzīvo, jo viņam arī visu laiku ir šis iekšējais stress. Jā, tāpēc arī īstenībā, šis ir ļoti svarīgs cēlons, tāpēc viņš ir pirmajā vietā, mums vienkārši ir jāmācās citādā veidā iegūt šī trūkstošā enerģija, nevis savu ēdienu, bet pirmkārt nostabilizējot savu nervu sistēmu, tālāk, ja skatīsimies attīrot savu organismu, lai tur viss būtu tīrs un sakārtots, un lai tā pārtika labi uzsūktos, mums nevajadzētu daudz ēst, un bieži ēst, un lai mēs arī nezaudētu šo enerģiju stresojot. Tāpēc, tur ir tāds ļoti cieša saikne ar to visu. Tāpat varbūt arī bieži bērniem, starp citu, ir ļoti ēdiens, teiksim, kā protests, viņš ar kaut ko ir neapmierināts, viņam kaut kur iekšē ir kaut kas trūkst, uzmanības pievēršana bērniem arī ļoti bieži ir pusauģiem, viņi nesaņem no vecākiem vajadzīgo uzmanību, vai arī, teiksim, bailes no kaut kā, un tas arī viss novad gala rezultātā pie šīs skābās vides, lēnās vielmaiņas, un tālāk arī liekās svara. Tā kā par šīm lietām. Varbūt šeit ir tā īstā reizīte, parunāt par šo lietu, kā būtībā par to stresu, ko saka arī psiholoģijā, ka stresu mēs varam vai nu ielaist sevi, vai neielaist sevi. Un kādā gadījumā mēs varam stresu neielaist, tad, ja mēs kļūstam sava prāta saimnieki, pasakam prātam, prātiņa, bišķiņ tagad apstājies, ieturam pauzīti, jebkura dzīves situācija, viņa, kas mums nāk dzīvē priekšā, šī dzīves situācija, vienalga, kas tā būtu, vai sarunā ar kādu, vai teiksim, kaut kas notiek tramvajā, kaut kādā tur, vai darba vietā, ja mēs kultivējam 3 domas par visu, pateicība, tā ir pirmā doma. Paldies par šo situāciju. Otrā doma. Viss, kas notiek uz labu. Un trešā doma ir, jebkurai situācijai ir risinājums. Bet tajā brīdī varbūt mēs neredzam to risinājumu, bet tiklīdz mēs ejam šādā domāšanas algoritmā, mēs neielaižam stresu sevī, un nenotiek šīs skābās bioķīmiskās reakcijas, par kurām Vineta nu pat runāja. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tiešām mēs iemācītos tādā veidā
domāt, jo kāpēc mēs vienā otrā brīdī rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies, izrādās psiholoģijā, geštaltismā to māca, ja, ka tad, kad mums bērnībā mēs esam auguši, mūs ir audzinājuši tie cilvēki, kas mūs audzina parasti vai nu vecāki, ja, vai nu tie ir vecvecāki, kā nu kuram, ja varbūt tie ir bērni bāriņi, kas bērnu namā ir auguši, ja, tad ir viena tāda lietiņa, kad šie bērns kā sūklītis, viņš uzsūc visas tās dzīves situācijas, kas ir, un kā izturēties pret kaimiņiem, kā izturēties pie brāļiem, māsām, kā izturēties vienam pret otru, vīrs un sieva, kā izturās, jā. Viņš kā sūklītis visas šīs situācijas paņem sevī, tā kā tādā kompjūterī ieliek diskā, jā, un tad, kad mēs esam jau pieauguši, mums tajās dzīves situācijās tā kā attinās apakaļ tā informācija, teiksim, ja, un mēs precīzi tādiem pašiem vārdiem, ja, tā kā mūsu vecāki vai tie, kas mūs audzināja, rīkojamies un rīkojamies tieši tā, kā viņi rīkojās, ja. Tā kā šo visu mums ir jālabo. Jā, un to visu var labot. Jā, tā kā droši ar to strādājiet un arī noteikti arī strādājiet ar savu nervu sistēmu. Ui, kur man palika tā šārīta, kaut kur mums ir aizskrējusi prom tagad, nu labi. Kaut kur mums ir pazudusi šāra. Pazudusi, bet tās būtība ir tāda, kad ir jāņem palīgā dažādas lietiņas, jā, ko mēs varam izmantot mūsu bijušu nervu sistēmas arī zūmi. Jā, ļoti labi. Piemēram, kortizola samazina grifoniju, safrāns, jā, ir tādi produkti arī jau gatavā veidā, kur mēs varam paņemt šīs lietas un tik galā šo kortizolu. Un, protams, barot savu nervu sistēmu, kur ir B grupas vitamīni, kur ir omegas, kur ir magnīs, lai atslābinātu nervu sistēmu. Lecitīns ļoti svarīgs nervu šūnu apvalkus, kas veido, ja tā kā šīs lietas ir noteikti, nu tā kā viņas ir jāizmanto, jo citādāk pati no sevis tā nervu sistēma jau viņa nesakārtosies. Viena lieta ir šīs garīgās prakses un psiholoģiskās lietiņas, tā ir viena puse, otra puse ir tīri šī fiziskā lieta, ja. Nervu sistēmai vajag iedot to, ko viņai vajag, ja. Un ar kortizoli noteikti jātiek galā, tā kā tās lietas arī ir, nu, tā kā svarīgi saprast, ka ar to noteikti ir jāstrādā un var strādāt un to visu var izdarīt, ja. Tā kā par stresu skaidrs, otrais cēlonis, es mēģināšu tūlīt atrast, pēc kādu laiciņu droši mēģināšu atrast atpakaļ, man pazuda tā šāra. Otra lietiņa mums ir ēdiens, ja, un tā mums vēl pievienojās meitenes, pieslēgsim. Un ēdiens, protams, arī ir svarīga lieta, par to daudz tiek runāts, es tā kā ļoti varbūt tā kā nelikšu to akcentu šodien uz ēdienu, jo tad mēs varam runāt 10 stundas, ja, bet tā galvenā lieta, kas ir jāsaprot, ka mums ir jāpabaro savas šūnas, katra sava šūna mums ir jāpabaro, un svarīgi nevis skaitīt kalorijas, protams, kad arī enerģijas nezūdamības likums arī ir spēkā, un viņš vienmēr būs spēkā. Tas, ko mēs apēdam, mums ir arī jāiztērē, un ja mēs to, ko apēdam, nespējam iztērēt, ja, tad viennozīmīgi mums tā liekā enerģija uzkrājās taukos, ja. Nu, tas ir jāsaprot. Bet katru kaloriju skaitīt nav jēgas, bet mums būtībā ir jāiemācās pabarot katru savu organismu šūniņu ar to, ko viņām vajag. Un ko viņām vajag? Viņām vajag minerālus, aminoskābes, vitamīnus un taukskābes. Šīs 4 bāzes lietas, jā, tās pašas svarīgākās, kas viņām katru dienu ir vajadzīgas. Un mums ir jāiedod katru dienu tāds uzturs, kur tas viss ir iekšā. Jā, ja mēs to spējam izdarīt, tad viss ir kārtībā. Tad šūnas ir pabarotas, viņas ir mierīgas, arī nervu sistēma pirmkārt jau saņem visu, kas viņai tur ir vajadzīgs, savu magniju, savas omegas, teiksim, savu lecitīnu, visas tās lietiņas viņa tur saņem, taukskābītes, aminoskābes, jā, minerālus vajadzīgos, vitamīnus, B grupas, jā, kas viņai ļoti svarīgi, un viņi ir mierīgi, viņi visi ir saņēmusi. Bet, ja mēs, teiksim, ēdam tā, ka mēs nenodrošinām šīs vajadzīgās uzturvielas, un īstenībā ar mūsdienu pārtika ir ļoti grūti ar ēdienu vien nodrošināt visu šīs lietiņas, tāpēc viennozīmīgi mans uzskats personīgais ir, ka obligāti ir, īpaši, ja jau ir problēmas, ir jāņem palīgā dažādi tie saucamie uztura bagātinātāji, jā, dažādas, teiksim, zālītes, lietiņas, visādi vitamīni, jā, kas mums pabaros ar to, ko mēs ikdienā nespējām uzņemt. Jā, un pašam arī ir jāsaprot, ko tu spēji uzņemt, jā, teiksim, ēd daudz zaļumus, labi, viss kārtībā, tu, teiksim, aminoskābes tur uzņem. Jā, bet, ja neēd zaļumus un nepatīk un negaršo viņi,
jā, mazēd viņus, nu tad skaidrs, tev ir jāņem palīgā kaut kāds aminoskābes, zaļās aļģes, tur spirulīna, chlorella, no tādām zālēm var lucerni ņemt, kur ļoti daudz aminoskābes ir iekšā, jā, dažādas lietas, kur viņas ir, jāēd papildus. Ja mēs mazēdam, teiksim, treknas zīvis, eļļas nemīlam, kur vispār lietiņas, kur ir taukskābes iekšā omegas, jā, tad attiecīgi mums jālieto noteikti ir omegas papildus. Tā kā, nu, tās lietas ir jāsaprot, jā, ko jūs ēdat un ko jūs tā kā neēdat tik daudz, cik vajadzētu ēst, jā. Vai ēdam vitamīnus, teiksim, visu vitamīnu saturošos, dažādus dārzeņus, augļus, skābos, ogas, jā, vai neēdam pietiekošā daudzumā. Tad ir jālieto papildus, teiksim, noteikti tur B-grupas vitamīns smadzenītēm, noteikti tur, teiksim, D vitamīns, jā. Tā kā, nu, viss tās lietiņas jāsaliek tā kā pa plauktiņiem, jo ir pašam sevi jāmāk, tā kā, nu, izanalizēt, jā, sava dzīve, sava ēšana. Un ja par ēšanu runā par lieko svaru, tad šeit ir ļoti svarīgi, nu, pirmkārt, palielināt tauku daudzumu, uzņemto. Tauki jums dos sātas sajūtu ilgāku laiku, jā, un no viņiem enerģija tiks ražota tā kā ilgstošā laika posmā, un tik bieži negribēsies ēst, un negribēsies arī saldumus, jā, kam ir liela kāra uz saldumiem, pamēģiniet vienkārši pacelt tauku daudzumu, jo taukiem neviens resns nav palicis nekad. Jā. Jo tauks nemaz jūs daudz neapēdīsiet. Tas ir mīts, ja, ka no taukiem mēs uzņemam taukus. Jā. Taukus mēs uzņemam liekos no ogļhidrātiem. Un ogļhidrāti ir jāsamazina. Tie ir visi cukuri, visi cukuru saturošās lietas, visi saldumi, visas bulciņas, kūciņas, konditorijas, tā ir maize, jebkura maize, ja, ir ogļhidrāti, putras, visas šīs lietas, kartupeļi, rīsi, arī tie ir ogļhidrāti, tā kā tie ir jāsamazina. Lēnām, mierīgi, pa bišķītim, jā, bet jāsamazina un jāpalielina uzņemto tauku daudzumu. Līdz ar to tad jums ilgāk būs sāta sajūta, ogļhidrāti, nu, būs vieglāk viņus samazināt arī tos ogļhidrātus, jo ēdīsiet vairāk tauku. Un tauku mums arī palīdzēs akniņai izdalīt žulti, un līdz ar to mums arī labi šķelsies tauki. Liekiet tauki arī. Jā, tā kā, ja gribam labu tauku vielmaiņu. Vienetiņi es gribēju tikai pieminēt tādu lietiņu, jā, kad attiecībā kaut vai uz tām pašām omegām, jūs griežaties varbūt pie ģimenes ārsta, un tas ir labi, savu veselību jāpārbauda, un pie ģimenes ārsta jāiziet vienreiz gada analīzes jānodod, lai redzētu, kas organismā notiek, jā, bet senatnē jau tās ārsti mācīja pirms gadiem, nu 30, jā, ka tajos mēnešos, kad ir R-burtiņš, sākot ar septembris, jā, oktobris, novembris, visi R-burtiņi, kad ir, maijā, tikai maijā, vairs to nevajag. Ir papildus, lai mums būtu laba imunitāte, mums ir jādzer omegas. Ja? Omegas tur dalās, jā, tur omega 3, omega 6, omega 9, jā, bet mums ir obligāti jāpapildina, un ļoti labi, ka tie būtu gan dzīvnieku, tātad ziveļa, lai tā būtu, jā, un es zinu, ka vienetiņi tavā bērnībā, manā bērnībā, ziema tas bija no rīta ļoti pretīga pēc garšas, jā, bet pēc tam bija bombonka, jā, tā tad bija ziveļas karote. Tā kā tas nav tikai tā, ka tad, kad mēs esam slimi, jā, bet lai mums normāli funkcionētu organisms, lai mums būtu stipri kauli, lai mums būtu laba imunitāte, mums ir vajadzīgas omegas un var atlaist tikai nedaudz vasaras mēnešos. Jā, paldies tev par komentāru. Jā, omegas mums ir ļoti svarīgs īstenībā arī pie liekā svara korekcijas, jā. Ja sāk lietot omegas, arī ļoti labi rezultāti, jo viņas arī mums ir tās taukskābes, un tas mums palīdz arī žults atteci veicināt, jā, un līdz ar to mums arī daudz labāk arī izdalās žults un šķirās tauki, tā kā arī šeit viņas noderēs un arī smadzenītēm, jā, protams. Tā kā, jā, un es atradu arī šārīti, kamēr Ritiņa runāja. Šeit jūs varat redzēt arī lietiņas, kur, teiksim, ir pierādīts, kas palielina lieko svaru. Ja? Šīs lietas, kas te ir redzams uz ekrāna, ja? Tas viennozīmīgi skaidrs, ja ēdīsiet to, tad svars nāk klāt un pamatā, tu jūs arī redzat to, ko es teicu. Šeit ir pamatā visi ogļhidrāti. Ja? Tad, ja mēs ēdam daudz ogļhidrātu, mēs vienkārši aptaukojamies.
un pie tam ļoti bīstami, te gan nav, manuprāt, minēti, ja, bet ļoti bīstama lieta ir saldie augļi. Saldie augļi ļoti veicina aknas aptaukošanos. Ļoti daudz cilvēku uz to iekrīt. Viņi saka, es jau tur neko, es tikai saldos auglīšus garšīgos, jā, foršos auglīšus šādu 5 reizes dienā, jā, visādus. Un, diemžēl, pēc tam nāk secināt, ka ir akna aptaukojusies, jo saldie augļi, tur ir daudz fruktoza, un fruktoza ļoti veicina tieši aknas aptaukošanos. Tā kā taukaina aknu hepatoze, ja, tas arī lielā mērā ir saistīts arī ar saldiem augļiem un, protams, ar visiem pārējiem ogļhidrātiem. Ja, tā kā šīs lietiņas ņemiet vērā, ka tie ir jau pierādītas lietas, un arī šīs lietiņas, kas arī, kuras ir vēlams izslēgt arī no ēdienkartes, ja vēlaties, te arī minētie saldie augļi, vēlaties atgūt skaistu slaidu figūru, ja, tā kā šīs lietas arī nebūtu vēlams lietot. Neaizrauties tātad arī ar salpuķu sēklām, ko ļoti daudz ar citu cilvēku arī iekrīt. Jā, viņš saka, es neko vakariņās neēdu, es tikai salpuķu sēkliņas uzgraužu. Es saku, cik tu viņus trapēt? Nu, to pats viņi arī apēdu, ko nopērku, jā, pa vakaru lēnām. Jā, bet salpuķu sēklās ir ļoti, ļoti daudz kaloriju. Jā, tur ir tauki daudz arī, bet tur viņš ļoti strauji veicina un liekās svara tā kā uzkrāšanos, tā kā nevajag iekrist uz šīm lietiņām, jā, tāpat arī rīsi. Citu kartupeļu arī ļoti daudz tur iekšā ir, nu, teiksim, maltoze, bet vienalga, tas ir tas pats, cukurs vien ir organismā pēc tam pārvēršās vispār glikozi. Tā kā šīs lietas izslēdzam. Un šeit ir tas, redzat, ko es jau teicu, kas ir vajadzīgs mūsu šūniņām katru dienu. Aminoskābes, minerāli, vitamīni, taukskābes, ja tās pamatbāzes lietas, kas mums ir jāiedod ar pārtiku katru dienu savām šūniņām. Un šeit jūs redzat arī par to, mēs runājam par tiem labajiem taukiem, ja, kā tos taukus pacelt. Un te ir tāds galvenās lietas, es nepārskaitīšu, bet, teiksim, kā mēs varam. Tas nav tikai augu eļas un teiksim, tikai tur zivis, ja. Tie ir arī riekstos ļoti daudz, ir lincēklās, ir olīva eļa, protams, dažādas eļas varam ņemt, avokādo varam ņemt palīgā. Tā kā ļoti daudz lietiņas olas, ja, kur ir iekšā labie tauki. Tā kā tā, Vinetiņ, es tev drīkstu palūgt saistībā par tiem ogļhidrātiem un tieši par cukuriem, jā. Es zinu, ka tev noteikti ir, varbūt, ka tu vari nošērot mums tos cukura grāmu daudzumus, kas ir, teiksim, jogurti, tur kaut kādi, tā nav laikam ielikts. Tas šeit nav, jā, bet tieši, kas attiecās uz bērnu aptaukošanos, jā, uz lieko svaru, tā ir galvenā problēma. Nekād nepirkt bērniem kaut kādus jogurtus, kaut kādus biolakto, kaut kādus visus šo skāpiena pat produktus, kuros ir piedevas, kas ir ar augļu piedevām, ar kaut kādām citām veida piedevām. Ja pērk, tad pērk tikai un vienīgi tādu, kas ir tīrs produkts biolakto, kas ir tīrs, vai rjaženka, vai nu vienalga, kas no tiem skāpiena produktiem, bet tikai ne tos, kas ir polipakās kaut kādas ar tādu garšu, ar tādu augļu piegaršu, ar tādu piegaršu, ja, un tad paskatāties, cik tur ir, ja, teiksim, ogļhidrātu tajos 100 gramos tā produkta, ja, tur ir milzīgi daudzumi, un vēl gandrīz visiem klāt, vēl papildus ir pievienota ciete, ja, un tas arī ciete, ja? Tas arī ir ogļhidrāts, ja? Un tas ir viens no tiem iemesliem, ka ikdienā tas bērns saņem nenormālu daudzumu ogļhidrātu. Un bērni, kad atnāk, viņiem ļoti daudziem ir jau sākusi aptaukoties akna, par ko tu runāji, ja? Un slikti izdalās žults un slikti gremojas uzturs. Tieši šo ogļhidrātu pārmērības dēļ. Jā, tieši tā, man liekas, nav šajā slēdiņā, bet bērniem īstenībā ļoti maz vajag, pieaugušam cilvēkam arī. Ja par cukuru runā, tad mums vajag 20 gramus cukura sievietēm, jā, dienā. Vīriešiem tur var nedaudz vairāk būt 30 gramu. Bērniem vispār tie ir kaut kā 10 grami cukuru, kur ir cukuri tieši, jā. Pārējās lietas tur tā kā vēl var klāt kaut ko pievākt, jā, bet principā cukurs 10 grami bērnam, tur, protams, no vecumiem atkarīgs, bet principā, jā, sievietē 20 grami. Tās ir būtībā, kaut kādas 2-3 teikarotas tādas kārtīgas, ja tādas pilnas teikarotas kārtīgas lielas, ja nav pavisam maziņās. Tā kā, domājiet, jā, jo tajos jogurtos tur vien ir iekšā, tur vienā jogurtā ir pa
to cukuru tur pa 5-6 karotēm, jā, iekšā, pat maziņajos jogurtiņos, tā kā, nu, ļoti, ļoti ir jāskatās, jā. Šitām lietām var ļoti, nu, viegli uzķerties. Liekas, nu, kas tad tur, es tur vienu jogurtiņu apēdu, jā, bet patiesībā tur ir tik daudz iekšā cukura, jā, ka tur jau es apēdis gandrīz tur 2-3 dienu normu ar vienu jogurtiņu, ja, kur vēl pārējais visādi augļi, kur vēl maize, kur vēl, tur vēl kaut kāda bulciņa tiek apēsta, vēl kaut kas, ja, tas viss krājās, ja. Ogļhidrāti vispār 100 grami dienā, ja viss ogļhidrāts kopā skatās, cukuri 20 grami, ogļhidrāti 100 grami, ja, un tas īstenībā ir ļoti maz, un cilvēki pamatā mūsdienās apēd, nu, tur 300, 400, 500 ja, gramus pa dienu ar visu, ko savāc. Tur kartupeļi, tur putras, tur maize, tur bulciņas, tur vēl kaut kādi našķīši, ja, un tas viss savācās un ir ļoti liels daudzums, un tas arī ir tas rezultāts, principā, nu, lielā mērā. Ja, un tas pie tam ļoti veicina, starp citu arī saldie augļi, un viņš ļoti veicina insulīna lēcienu, kas arī pie hormoniem ir ļoti svarīgi, jo ir 4 tādi hormoni nozīmīgi, kas arī veicina liekā svara veidošanos, aptaukošanos. Ja? Un insulīns ir viens no spēcīgākajiem hormoniem, un viņš lec augšā tieši tad, kad mēs ēdam kaut ko saldu. Mēs apēdam ogļhidrātus, ja? Uzreiz ir insulīna lēciens. Un ceļās insulīns, un līdz ar to insulīns bloķē tauku vielmaiņas procesu. Tauki vairs nešķirās, tik līdz insulīns ir pacēlies, ja? Mēs apēdam cepumiņu, insulīns uzlec augšā, tajā brīdī vienkārši tauku vilmaiņa vispār nestrādā vairs un nekas nenotiek. Tauki nešķirās un, protams, tas viss aiziet liekajā svarā, ko mēs pēc tam tur ēdam. Jā, tā kā tas arī ļoti svarīgi, ja ir augsts insulīns, tad tālāk nākošais solis parasti ir insulīna rezistents un tālāk jau ir cukurdibēts. Jā. Ja neko nedara saulēcīgi pie augsta insulīna, jau ir jāsāk kaut kas darīt, ir speciāla diēta, kas ir par insulīnu, tad arī, ja mēs sākām par viņu, ja viņš cieši saistās ar to cukuru un vispār ar ogļhidrātiem, ja. Ir, piemēram, vesela tabuliņa, glikēmiskais indeks, teiksim, kur var redzēt, teiksim, visi, kam ir augstie tie indeksi 100 un virs 50, jā, būtībā, tās lietiņas ir tās, kas ļoti strauji veicina, esam ieslēdz, pats skatos tikai, jā. To veicina, teiksim, to insulīnu lēcienu strauju. Jā, un līdz ar to uzreiz sāk krāties arī liekie tauki. Un tas ir jāsaprot. Tiklīdz mēs apēdam kaut ko no tiem, kam ir 50 un uz augšu, principā jau pat 40 un uz augšu, ja, diezgan strauji paceļās insulīns. Un sākās problēmas jau ar liekā svaru uzkrāšanos. Tāpēc šīs lietas arī, tā kā domājiet līdzi, skatieties, un te arī redzēt, kā insulīnu vispār var samazināt. Mums arī speciāli maratoni, šobrīd arī iet mums liekā svara un hormonu maratons, kad mēs mācamies ar katru to svara veicinošo hormonu strādāt, jā, un insulīnam ir ļoti svarīgi, jā, šie glikēmiskie indeksi skatīties pārtiks produktiem, izslēgt visu, kas ir ar cukuru, teiksim, visu šos ogļhidrātus, jā, ierobežot ogļhidrātu daudzumu, ļoti būtiski, un apēst arī dienā daudz dārzeņus, un gan termiski apstrādāt, gan svaigā veidā tieši dārzeņus pēst, vismaz puskilogramu, un arī olbaltumvielas palielināt 110-180 grami, jāteiksim, viltiņas, vistiņas, pupiņas, visādas kvinojas, jā, tā kā, un noteikti arī augļus ar zemu glikēmisko indeksu. Tā piebilda ar zemu glikēmisko indeksu. Tie ir visi skābie augļi un skābās ogas. Tie nav banāni, tās nav vīnogas, arbūzi, ja? Tie visi ir saldie ar augstu glikēmisko indeksu. Šeit ir vajadzīgs, lai insulīnu samazinātu, mums vajag, teiksim, vairāk uz skābiem arī. Līdz ar to, lai mēs lieko svaru samazinātu, mums ir jābūt normālam insulīnam. Ja mēs ēdīsim visu, kur ir ceļ augšā mums insulīnu, mēs nekad netiksim galā ar lieko svaru. Ja? Un šī aptaukošanās procesa ir progresēs un notiks. Jo insulīns visu to arī būtībā arī mums arī veicina visu to procesu. Tā kā šīs lietiņas ir tādas svarīgas. Tā kā ogļhidrātu samazinam un paceļam labo tauku daudzumu. Vēl svarīgi, teiksim, ja runā vispār par ēšanu, tad neēst uz nakti. Viennozīmīgi, ja tas, ko mēs apēdam uz nakti, mēs viņu neizmantojam. Mums naktī kustība nav, kam ir nakts darbs savādāk varbūt, jā, bet pamatā normāli cilvēki naktīs guļ, un mums naktī enerģiju nevajag. Tāpēc uz nakti ēst nedrīkst. Ja citādāk viss tas mums noliksies atkal liekajos tauciņos, apēst uz nakti, ja, ja mēs nekustamies, ēst normāli vajag brokastis, tad uz brokastīm jābūt visbagātīgākajām, un tad mēs varam tos ogļhidrātus arī apēst, ja, to savu daļu, un plus vēl pārējās lietiņas vērtīgās, ja, tam jābūt ir brokastīs lielākai daļai. Jā, tā kā latvieši sakām vārds mums
brokastu sadod. Brokastu apēd pats, pusdienas padalies ar draugu un vakariņu sadod vienādniekam. Tieši tas arī pareizs princips. Mūsu senči bija ļoti, ļoti gudri. Tad brokastu jābūt vislielākās, bagātīgākās, un mums vajag enerģiju visai dienai uzņemt tieši ar brokastīm. Ja. Pusdienas jau ir nedaudz mazākas, bet arī jābūt tādām pilnvērtīgām, gan taukiem, gan nobaltumvielām, ja, visam. Un tālāk jau uz vakaru. Mums vakarā vajag būtībā olbaltumvielas kaut kādas, bet ne smagās vairs. Ja, lai viņas paspēja normāli pārstrādāties, mēs tam apēst kaut kādas, teiksim, dārzeņus ar kaut kādām, teiksim, lietiņām klāt, ja, vai sutinātas dārzeņus, kaut ko tādu, ar kaut kādu vieglu, ar kaut kādu biespienu, kaut ko tādu, un tā, lai nebūtu smagās gaļu, atstāsim labāk pusdienām, jo tās ir tādas smagās olbaltumvielas, kas grūti pārstrādājās, uz nakti to nevajadzētu. Ja, jo naktī notiek šūnu atjaunošanās process, un tad vajag olbaltumvielas, aminoskābes vajag uz nakti. Tā kā tāds ir tas princips. Un pavisam maz to nakti, jo mums nevajag nakti enerģiju. Tā kā saprotiet arī šo būtību. Ja ēdīsiet uz nakti, būs viss liekajā svarā aizies. Tāpēc iemācieties ēst brokastis, ja tad jūs ēdīsiet kvalitatīvas brokastis un pusdienas, ja, jums vakarā negribēsies pierīties. Nu, tas tāds arī svarīgs princips pie ēšanas. Tā kā tas par ēšanu. Atgriežamies pie tiem liekās ar cēloņiem, nedaudz pārskriesim vēl pāri. Nu, par trešo gribētos parunāt, ja, vispār par organismu attīrīšanu. Nu, tas ir ļoti svarīgs būtībā tāds, nu, punkts, tāds cēlonis, ja, kad, ja mums organismā nav tīrības un kārtības, ja, tad pirmkārt, ja ir piesārņojums organismā, tad uzreiz ir skāba šī pēkšņa vide. Šo ir vienkārši jāsaprot katram, ja, kas vēlas tievēt, ja, kas vēlas savu svaru arī normāli noturēt pareizā līmenī, jums jāiemācās noturēt savu pēkšņu līmenis organismā. Ja jūs noturēsiet viņu tādam, kā viņam jābūt, bet viņi pastāsti, kāda viņam mums jābūt un kāds viņš mums ir jānotur. Un kāpēc mēs nevaram tur ieskāpt un braukt uz to sarkano pusi? Nu, ja tā jāsaka, tad Vinetiņš šis ir viens ļoti, ļoti tāds kutelīgs jautājums par to, kāpēc dotajā brīdī cilvēkiem, strādājot ar aparatūru, ar kur es strādāju, endoekoloģiskiem testiem, ja, es redzu ļoti daudz parazitāros fonus. Jo pirms kaut kādiem 20 gadiem, kad ar aparatūru sāku strādāt, tik traki nebija. Bet tas ir tas, kad pārtika kļūst ar lielākiem realizācijas ilgākiem laikiem, ja viņa kļūst daudz nedzīvāka, un ja tā, teiksim, arī tu jau arī to zini un sajūti, ja, ka tu ej lielveikalā, ceļš tad, kad tu esi attīrījis to organismu, izgājis kaut kādu attīrīšanas, teiksim, kaut kādu programmiņu, kaut kādu posmu, ja, tad ir tā sajūta, ka varbūt vēl pie dārziņiem, varbūt vēl pie augļiem, varbūt vēl pie labas maizes tev gribās apstāties, bet apmēram tā, ka, nu, 90% to produktu, kas ir lielveikalu plauktos, to es gribu teikt, jā, tev roka neceļās viņus pirkt, jā, tev neprasās, tev neko tādu neprasās, jā, un kāpēc neprasās? Lūk, šī viena iemesla dēļ, kad pārsvarā viss, gandrīz, ko mēs no tiem lielveikalu plauktiem paņemsim, mūs vedīs uz šo skābo pasaulīti starpšūnu šķidrumā. Te neiet runa par kuņģi, par kuņģa skābumu vai sārmainību nekādā ziņā. Tas ir tas rādītājs, ka mēs 80% audu mums ir jābūt sārmainai pH reakcijai. Ķīmiju visi esat mācījušies un tie, ka mašīnas droši vien zina, kas ir sārms un kas ir skābe, ja? Bet ir tāda lieta, ka mēs paši varam to nofiksēt, kāds ir mūsu starpšūnu vides stāvoklis, ja? Tas nozīmē, tā ir tā vide, kurā mūsu triljoniem šūniņas uzturās kā zivtiņas akvārijā, tā mūsu šūniņas peld starpšūnu vidē, ja? Un mēs to varam nofiksēt ar parastu ķīmijas lakmusa papīru, kuru mēs ieliekam no rīta tukšā dūšā mutītē, izmēram savu siekaliņu. Jo tajā siekaliņā, ja mēs neesam neko ēduši, ja mēs vēl pat ūdeni neesam dzēruši, ja mēs zobus neesam tīrījuši, mēs ieraugam šo pH stāvokli.
Ja viņam ir vajadzīgs būt 7,4, tas ir vāji sārmainam, bet neviena cilvēka, kas mēra un kas nav papildus nu, pieņēmis kaut kādus mērus, ja, šāds stāvoklis nav. Tāpēc ir ļoti svarīgi pie tā strādāt un uzzināt, kas ir šie mehānismi, kā mēs to varam noturēt, šo skābju sārmu līdzsvaru organismā, lai tas pH būtu 7,4. Jo visiem cilvēkiem, kas atnāk pirmo reizi, ja, ir stāvoklis 6, 6,5 apmēram. Un ko tas nozīmē? 6, 6,5 starpšūnu vidē. Tas nozīmē, ka jau 60% fermentu mums nestrādā. Tas nozīmē, ka mums ir vāja vielmaiņa. Tas nozīmē to, ka jau organismā ir kaut kādi iekaisuma perēkļi, kad ir izgājis šis līdzsvars, kad ir jau kaut kādas iekaisīgās baktērijas, kuras ir sākušas organismā dzīvot vai kaut kādās locītavās, vai kaut kādās, tur, teiksim, elpceļos. Un, ja mēs tad sākam staigāt pie ārstiem, viens ārsts saka, ka tev tur ir bronhīts, viens tur saka, ka tev ir artrīts, cits tur saka, ka tev ir uretrīts, ja? Cits saka, ka tev tur ir cistīts, ja? Cits saka, ka tev ir konjunktivīts, ja? Ar izskaņu īts. Tīklīdz nestrādā tie 60% fermenti, tas nozīmē to, ka arī tie parazitārie iedīgļi, kas mūsos ienāk caur muti, caur elpceļiem, caur vienalga kādām vietiņām, ja, kur mums ir saskarsme, ja, viņi var sākt attīstīties tāpēc, kad nav pietiekoša daudzuma fermentu un nav šīs pretparazitārās aizsarga barjeras. Ja tie parazīti mūsos sāk iekūņoties, attīstīties, ko viņi dara? Viņi apēd visu to labo, ko mēs cenšamies ēst, lai mēs esam veselīgi, lai tas būtu tur vitamīni, lai tur būtu minerālvielas, lai tur būtu aminoskābes, bet savus vielmaiņas toksīnus, savus atvainojies čuras un kakas viņi atstāja mūsos. Un, lai to noneutralizētu organismā, mums atkal aiziet mūsu vērtīgie vitamīni, mūsu vērtīgās minerālvielas, un mēs sākam skāpt vēl vairāk, līdz 5, 5,5, un tad, lūk, jā, atnāk parazitārās sēnes, kas aizaudzēmē limfveiklus un iestājas onkoloģija. Visu slimību attīstība ir nobīdīšanās starpšūnu vidē pH rādītājam uz skābo pusi. Un tātad mūsu uzdevums un ne ģimenes ārsta uzdevums ir noturēt visas dzīves laikā, lai mums tas pH būtu 7,4. Jo citādi, ja mums draud slimības, mums draud vecumdienā pamperi, mums draud, es nezinu, es negribu jums šo pat visu stāstīt, ja, bet mums ir šīs zināšanas, paldies Dievam, mums ir viņas, un ja mēs paši par sevi rūpēsimies, ja, tad mēs arī sakārtosim savu veselību un mēs izcīnīsimies ar lieko svaru, bet tikai tajā variantā, ka mēs sāksim risināt šo jautājumu, risināt pareizi, lai ietu uz starpšūnas vides rādītāju 7,4. Paldies tev, jā, patiks tādu kapitālu stāstījumu. Tā kā mēs visi tagad saprotam, cik svarīgs ir šis pH, jā. Es varbūt nedaudz par to, kā tas ar lieko svaru tālāk saistās, jā. Protams, tu jau minēji, ka tā vielmaiņa paliek lēna, bet tad, kad mums organismā ienāk šie visi nedraugi, ja, ko Riciņa stāstīja, kas arī saistīts ar šo pH pazemināšanos, tikai tad viņi var ienākt, kad mums šie fermenti neizstrādājās un viņi tur var ieperināties organismā. Tajā skābajā vidē viņiem arī patīkami tur dzīvot, ja. Un ko tad viņi nodara? Tu jau teici, ka viņi tā kā apēd visas mūsu barības vielas, un kas notiek tālāk? Viņi apēd tās barības vielas, un tālāk mūsu organisma orgāni nesaņem neko. Ja, un, teiksim, pirmkārt nesaņem jau smadzenes, sirds nesaņem, visi lielie enerģijas patērējošie orgāni nesaņem vajadzīgās uzturvielas, jo kāds viņus jau ir apēdis tur zarnu traktā. Un kas notiek? Tālāk tiek sūtīts signāls, atkal cilvēkam bada sajūta doties ēst, ja. Smadzenēm vajag magniju, smadzenēm vajag B vitamīnus, ja. Smadzenes sūta signālu, ka viņām vajag, ja. Cilvēks atkal dodas ēst un atkal ēd, atkal kāds apēd cits tās barības vielas, atkal tās smadzenītes vai sirsniņa vai tur akniņa nesaņem to, ko viņām vajag, atkal tiek padot signāls ēst. Un cilvēks ļoti daudz un bieži ēd, un ēd lielas porcijas, un ēd ļoti bieži, ja? Tāpēc, ka vienkārši mūsu orgāni neko nesaņem, ja?
Un organismam vienkārši vajag dabūt, lai viņš dabūtu tos vajadzīgos vitamīnus, minerālus, lai tie orgāni saņemtu. Ja, un tāpēc iznāk tas, ka kalorijas tik krājās, un svars tik kaut klāt un nav klāt, ja, bet tās vajadzīgās uzturvielas organisms nesaņem. Dēļ šiem visiem mošķiem, kas tur dzīvo. Un pie tam, ja organismā dzīvo sēnes, sēnes vispār ir ļoti enerģiju patērējošas. Ja, viņām ļoti vajag enerģiju, viņas ļoti dzīvo tieši uz ogļu hidrātu rēķina, un arī visu enerģiju organismam atņem. Ja, visu ogļu hidrātus vienkārši apēd, ja, jo viņām vajag vairoties, attīstīties, ja, un līdz ar to visi dzīvībai svarīgi orgāni nesaņem vajadzīgo enerģijas daudzumu. Ja, tā kā tur arī ļoti, ļoti svarīgi, un sēne noved pie tā, ka cilvēkam ir milzīgas saldumu kāras, ja, kāras pēc miltiem, pēc bulciņām, kūciņām, visām saldajām lietiņām. Cilvēks vienkārši naktī pat ceļās augšā, viņam grib sapēst kaut ko saldu, ja. Tas parāda, ka tur jau ir tiešām sēnes. Parazīti arī dod tādu kāru uz saldumiem un arī uz gaļu, piemēram, uz olbaltumvielām, kam ir tāda izteikta kāra, gribās daudz olbaltumvielas ēst, arī varbūt, ka tie ir parazīti, un arī uz saldumiem. Parazītiem arī patīk saldumi, bet tur parastās kāras nav tik šausmīgas. Jā, viņas ir tādas, bet viņas ir kontrolējamas. Bet, ja daudz savairojās parazīti, tad arī tā, iedomājieties, viņi tur ir 100, ja jūs esat viens. Loģiski, kad 1 pret 100, tas ir grūti turēties pretīm, ja? Viņi prasīs to, un cilvēks ies un ēdīs, ja? To, ko šie prasa, cilvēks vairs nebūs savu organismu saimnieks. Jā, bet ļoti svarīgi no visiem viņiem dabīgi tikt vaļā. Jā, mums ir arī dažādas dabīgas programmiņas, ko mēs varam no visiem šiem mošķiem arī ļoti labi atbrīvoties. Jā. Un otra svarīga lieta mums ir zarnu trakta tīrība. Jo šeit arī tā būtība, ja zarnu trakts ir tīrs, kā tur veselam cilvēkam redzat, jā, tad viņš apēd mazumiņu un viņam tas labi uzsūcās. Līdz ar to viņam aiziet tas viss. Ja tur nesēž vēl kādi parazīti iekšā, ja, tad viss tas aiziet asinīs un tālāk jau nonāk pie visiem orgāniem. Un viss ir pabaroti, viss ir mierīgi. Ja, viss ir saņēmuši. Pie viena nosacījuma, ja cilvēks ēd labas lietas, tādas, ko mēs skatījāmies, kas tiešām šūniņām dod tās vajadzīgās lietas. Ja. Un līdz ar to cilvēkam bieži negrib ēst, viņam pietiek ar mazumiņu. Viņš mazumiņu apēd, viņam nevajag daudz un viņam nevajag bieži. Ja zarnu trakts ir arī ļoti svarīgi, ja viņš ir tīrs. Ja viņš ir tāds, kā jūs tur redzat citās bildītēs, tur nekāda uzsūkšanās procesa normāli nenotiek, jo principā barība uzsūcās savu zarnu bārkstiņām. Viss zarnu trakts ir izklāts ar tādām mazām bārkstiņām, ja tas nav paklājis, bet zarnu trakts, jā, palielinājumā lielā. Un līdz ar to savu šīm bārkstiņām uzsūc barības vielas, bet ja tur ir, teiksim, zarnu trakts ir šāds netīrs, tur nekas neuzsūc. Cilvēks vienkārši ēd, viss aiziet pa taisno ārā. Cilvēks ēd, viss aiziet ārā vai parazītiem vēdrā un pārējais ārā. Ja? Tā kā, un cilvēks tik ēd un atkal ēd, ja, un atkal nekas īsti neuzsūcās, ja? Tā kā vajadzētu. Un līdz ar to, protams, arī šādā zarnu trakta, pie šāda zarnu trakta ir ļoti katastrofāls deficīts organismam. Vispār uzturvielu deficīts, ja, un sākās jau nopietnas arī piesārņojums ir milzīgs, ja, pie šāda piesārņot zarnu trakta. Viss organisms ir piesārņots viennozīmīgi jau. Jā, un tur jau ir, kā jau minēja, visādas nepatīkamas diagnozes un lietiņas jau veidojās. Ļoti daudz atkarīgs no tā, kas mums notiek zarnu traktā. Tur vēl arī liekais svars principā, ja teiksim, šādā zarnu traktā nekāda vielmaiņa normāli nevar notikt. Viņa nekad nebūs vajadzīgā ātruma vielmaiņa. Viņa būs palielināta, viņa būs tāda, ka mums veidosies liekais svars, jā. Un arī vēl ļoti svarīgi labās baktērijas, kādas tur dzīvo tajā zarnu traktā. Arī ļoti, ļoti svarīgi neizjaukt šo labo baktēriju balansu. Jo tiklīdz mums tiek izjaukta kaut kādām antibiotikām, spēcīgiem medikamentiem, uzreiz to vietā nāk sēnes. Ja tur nav vajadzīgās baktērijas, jā, tad to aizņem sēnes, un sēnes, mēs jau runājām, ja viņas principā pārņem visu organismu un diktē savus nosacījumus. Un ļoti piecūko vēl vairāk to visu organismu. Līdz ar to rodās visādas ādas problēmas, tur dažādas problēmas, ja arī limfas, teiksim, problēmas jau un nepatīkamas citas diagnozes. Tā kā ļoti jārūpēs par to šo zarnu mikrofloru. Probiotiķi, prebiotiķi, jā, visas labās lietiņas. Tā kā zarnu trakts ir jātīra regulāri, reizi vai 2 reizes gadā. Mums zarnu trakts ir jāiztīra, lai viņš būtu šāds tīrs, jā, kā pirmajā bildītē. To arī var izdarīt. Mums ir gatavas jau programmiņas, gan pretparastārās, gatavas, gan arī tīrošās programmas, kuras var izmantot. Var arī paši, protams, kombinēt, ja?
dažādos veidos, bet tur ir jāsaprot zarnutraktu tīrīt, nav tikai padzert tējiņu. Zarnutraktu tīrīt tas nozīmē, tur jābūt fermentiem, sorbentiem, šķiedrvielām, vēdermīkstinošiem, urīna dzenošajiem un žultu dzenošajiem. Nu, tās pamatlietas, kam ir jābūt zarnutraktu tīrīšanas programmā iekšā un pašiem attīrošiem produktiem. Tā kā tas nav tikai padzert tur bišķīt ūdeni vai tēju, jā, tas kaut ko nedaudz paskalos, tur starp šunu vidē, limfā, bet zarnutraktu tīrīt tā ir nopietna lieta. Bez sorbentiem, fermentiem, šķiedrvielām nekas tur ārā netīrīsies tās masas. Jā, un tad ir vēl tāda ļoti svarīga lieta pie liekās svara. Viennozīmīgi attīrīšana, tas ir primārais. Ja mēs attīram organismu, jā, tad mums uzreiz pavisam citādāk strādās vielmaiņa. Tīrā zarnutraktā būs cits vielmaiņas ātrums, un laba vielmaiņa, ziniet, ka tas arī ir normāls ķermeņa svars. Jā. Tāpēc šīs ir tādas bāzes lietas. Un viennozīmīgi, lai nebūtu šo mošķu, tos mēs visus novācam, jā, lai viņi mums nepastiprinātu šo apetīti, šo saldumu kāri un visu šīs lietiņas, kas mums atkal ved pie liekām kalorijām un pie liekās svara. Tā kā kamēr viņi tur dzīvosies, būs ļoti grūti turēties pretīm visam garšīgajam, jā. Tāpēc tas ir tāds pamats. Nu, un vēl ļoti svarīga lieta, ko es noteikti gribu uzsvērt, tā ir akna. Jā, akna arī ir jātīra, jo pie liekā svara viņai ir ļoti būtiska loma. Jā, akna mums izdala žulti, minējām jau sākumā, un žults ir tas šķidrums organismā, kas šķeļ taukus, jā, kas piedalās tauku vielmaiņas procesā. Bez labas kvalitatīvas žults nebūs nekāda mums tauku šķelšana. Un līdz ar to arī nekā lieko svaru lejā nedabūsim. Un žulti izdala tieši akna. Un ja akna ir bojāta, ja aknai kaut kādas problēmas, ja viņi sākus aptaukoties, ko arī Rita minēja sākumā, ja arī pat bērniem bieži vien ir taukainās aknas, jau ejiet pārbaudiet, skatieties, ja, vai pie Ritas ejiet, vai uz sonogrāfiju ejiet, skatieties, kas jums notiek ar aknu. Aknu rādītāji, asat salats un ultrasonogrāfija, vai nav aptaukosies. Tiem, kam ir taukainās aknas, jūs neko neizdarīsiet, kamēr aknu neattaukos. Akna ir jāattauko, jātīra, jāattauko. Tur ir speciāls programmiņas, te vairāk ir attīrošā programmiņa parādīta, bet ir arī attaukošanai speciāls dabas vielas, ja to var tikai dabīgi izdarīt, jo aknu nekā nevar ar ķīmiskiem līdzekļiem viņai palīdzēt, jo jebkurš ķīmisks līdzeklis aknu vēl vairāk nobeidz, jo akna visu šos toksīnus dabona atkal filtrēt, un viņai tā slode palielinās. Ja? Tā kā aknu var attīrīt, sakārtot tikai ar dažādām dabas vielām, ar augiem, ar gatavām jau, teiksim, vielām, ko mēs varam, reāli lietojot, panākt to. Bet, tur ir jārēķinās ar laika periodu noteikti. Tas ir process, kā es cilvēkiem saku. Tie ir, teiksim, 3 mēneši līdz gads, atkarībā no tā, cik jums ļoti tā akna tur ir notaukojusies, ja? Kāda stadija tur ir. Bet ļoti labi to var izdarīt. Mums ir pēdējā laikā ļoti labi rezultāti cilvēkiem, kur pie nopietnas aptaukošanās strādājot ar zarnutraktu tīrīšanu, aknas aptaukošanu, parazītu izdzīšanu, visām tām lietiņām, padarbojoties, cilvēki, teiksim, gada laikā tiek galā. Sonogrāfija pirms, sonogrāfija pēc, jā. Nedaudz aptaukošanās, man bija tikko 4 mēneši kundzītē arī. Sonogrāfija pirms, sonogrāfija pēc, diagnoze noņemta. Ja pēc 4 mēneši nav vairs taukainās aknas. Tā kā, to visu var labi izdarīt, ja tikai, ar to ir jāstrādā. Tā kā, tas ir ļoti svarīgi, ja? Jo taukainās aknas tagad ir ļoti daudz cilvēkiem, un tas ir viens no galvenajiem cēloņiem, kas neļaus nekādīgi to svaru iekustināt. Ja? Jo, ja akna neizdalīs normāli žulti, mums nekas tur nebūs. Un vēl starp citu arī Ritiņa man atsūtīja nesen tāds pētījums, ja, kad akna izdala to žulti, ja, un žults piedalās arī īstenībā ietekmē ļoti vairogdziedzeru darbību tālāk. Arī kā vairogdziedzers strādā. Un vairogdziedzers vispār ir galvenais mūsu organismu tā kā tāda pirmā viola, ja, kas diriģē visu organismu būtībā, kā viņš strādās. Un ja vairogdziedzers nestrādā kā vajag, ja, tad mums arī būs lēna vielmaiņa, un svars arī nāks klāt. Un arī šeit akna ir iesaistīta, ja, tad akna izdala žultu, un tas tālāk tur ietekmē jau vairogdziedzera darbību. Tā ir arī par to šobrīd ziņas. Tā kā, viss organismā ir ļoti, ļoti cieši saistīts, un mums ir jāsaprot savas problēmas, un vienkārši viņas jārisina. Un tad mēs viņas atrisinot arī varam tikt pie vēlamā rezultāta. Hormoni arī, protams, tev ir pasīties nedaudz arī hormoni, kā ietekmē. Stresa hormons jau pieminēju, insulīnu pieminēju, vēl ir estrogēns un vairogdziedzera hormoni. Arī, kas noteikti ir jāpārbauda un jāpaskatās. Jā. Jāuztais analīzes uz vairogdziedzera hormoniem,
Ja ir liekais svars, īpaši, ja viņš ir tāds liels, tad ir obligāti jāstāsta vairogdziedzers, pilna aina. Jā, ne tikai tur viens rādītājs, bet pilna aina apsīties, kas notiek ar vairogdziedzeru un kas notiek ar estrogēniem. Un noteikti akniņai sonogrāfija apsīties, kas ar aknu notiek. Nu, tie tādi primārie, ko uzreiz vajadzētu paskatīties. Vēl tad ir ļoti svarīgs ir D vitamīna līmenis, viennozīmīgi. Jā, ja jums būs zems D vitamīna līmenis, viņš arī piedalās tauku vielmaiņas procesos D vitamīns. Jūs netiksiet pie normāla svara. Tā kā D vitamīns ir jāpaceļ. Un mūsdienās, principā, jālieto gandrīz visu gadu. Varbūt tur vasarā tie daži mēneši, kad ir tiešām saulīt pietiekoši. Mums Latvijā ir patiesi visu gadu jālieto, un ja viņš ir zems, viņš ir ļoti strauji jāpaceļ, nu, lai jūs gribiet tikt skaidrībā ar to svaru. Ja, tā kā viņš arī piedalās šajā procesā, un arī dzels. Kam ir dzels zems un ferritīns zems, noteikti jāstrādā pie dzels un ferritīna pacelšanas, jo citādāk arī nebūs rezultāti liekā svara samazināšanā. Jo tie ir ļoti tādi būtiski rādītāji. Nu, dzels un ferritīns, jā. Pirmais, kas ir jāpārbauda pie zema dzelzs un ferritīna, ja, parazītu klātesamības testam ir jābūt obligāti, bet to jūs laboratoriski tas būs, nu, ticamības jautājums 50/50, ja, protams, ir jāmeklē kaut kādām citām visprecīzākās metodas, tomēr tās ir netradicionālās metodas. Tieši tā. Tā kā viss ir jākārto maksimāli dabīgi, viss tās lietiņas. Un tad, ja to visu dara, tā secīgi, jā, principā, vēl tāds svarīgi lieta, mēs varbūt neuzsvērām šoreiz, bet mēs ļoti daudz arī uzsveram parasti citās lekcijās, tas viennozīmīgi ir ūdens. Jā, tad, lai mēs šo pH līmeni noturētu normāli ar to pārtiku, saprotiet, ka mūsdienu pārtika, nu svaigādāja varbūt, kas mājās pašu visu audzē, viņi varbūt ar pārtiku var noturēt, jā, bet arī, ja tas ir pašu audzēti visi tie produkti, jā, un viņš ir svaigādājs. Bet, principā, normālam cilvēkam, lai noturētu ar pārtiku, mūsdienās tas nav reāli šo pH līmeni. Tad ir vajadzīgs ūdens, sārmains ūdens ikdienā. Jā, tad jūs varēsiet noturēt šo pH līmeni. Jo ūdenim ir ļoti būtiska nozīme pie liekā svara korekcijas. Bez ūdens nekas nenotiek. Tātad mācamies dzert ūdeni, 30 ml uz vienu savu svara kilogramu. Jā, dzeram sārmainu ūdeni, pirmkārt jau sārmainu ūdeni, bet tur ir vēl dažādas īpašības, kas arī ir svarīgas. Ne tikai tas sārmainums, bet arī citi rādītāji, kādam ir jābūt ūdenim, kas cilvēku organismā vispār izmantojās normāli un iesaistās tajās visos procesos. Un tad jūs dzersiet ūdeni, jūs redzēsiet, sāksiet dzert ūdeni, mums visos maratonos mēs to redzam, mēs jau kādus, nezinu, gadus laikam, manuprāt, 7 es vadu šādas liekā svara maratons. Vienmēr cilvēks sāk dzert ūdeni, viņam samazinās svars. Uz kā pamata tas notiek? Tāpēc, ka vielmaiņa sāk normāli kustēties, jo ūdens ir galvenais vielmaiņas kustinātājs, ja? Bez ūdens nav vispār vielmaiņas normālas. Un otrkārt samazinās ēstgriba. Viennozīmīgi sāksiet, gribas kaut ko uzkost, iedzeriet ūdeni. Ja gribas kaut kādu našķīti, gribas tur kaut ko vēl, iedzeriet ūdeni pa priekšu, ja? Un redzēsiet, ka negribēsies vairs. Un sāksiet normāli dzert, šos 30 ml uz vienu savu svaru kilogramu izdzersiet, redzēsiet, jums vienkārši daudz mazāk gribēsies ēst. Un uz tā pamata, protams, kalorijas uzņemsiet mazāk un svars arī sāks aiziet. Jā, tā kā tas ir ļoti nopietni sāk dzert, un īpaši šis rīta ūdens detoks, kā mēs viņu saucam, no rīta tukšā dušā, stundu pirms brokastiem izdaram 640 ml. Lēnām, vienmērīgi, pusstundas laikā, ja, pusstundu pirms ēšanas jābeidz dzert, un pusstundu tas būtu pēdējais. Tad ir jābeidz dzert, tad jau sāk kuņģa sulas izdalīties un viss kaut kas, ja. Tā kā dzeram ūdeni no rīta, to lielāko masu, un pēc tam jau turpinam arī starp pēdienreizēm tukšā dušā dzert ūdeni. Nedzeram pirms pašas ēšanas laikā un pēc ēšanas 2 stundas nevajadzētu dzert sārmainu ūdeni. Tā kā, tās ir tādas arī lietiņas, kas jāsaprot. Protams, ir arī cits ūdens īpašības, jums te parādīšu, nestāstīšu par viņām. Mums ir speciāli ūdens maratoni, arī dažādi un zūmi bijuši par ūdeni tieši, ka interesē variet padot ziņu, varam nosūtīt ierakstiņus, jā, par ūdeni. Tā, mēs nopietni runājam tieši par ūdeni, kādu ūdeni dzert, kur tādu ūdeni dabūt, kā ar viņu darboties. Mēs principā iesakam Coral Mine un K500, tādas 2 lietas, kas no dabas ir, ar ko mēs varam ūdeni padarīt sārmainu. Jā, pirmkārt jau sārmainu, un pēc tam arī šādu ar pareiziem visiem šiem radītājiem, kas mums palīdzēs
ātrāk visu uzsūkt to barību un tālāk jau nogādāt pie mūsu šūnām un visu to nevajadzīgo no šūnām, visu toksīns arī izvadīt laukā tālāk no organisma. To var izdarīt tikai labs ūdens. Uz tā pamata viennozīmīgi būs laba vielmaiņa un arī svars būs tāds, kā mēs vēlamies, jā, ar laiku. Tā kā bez ūdens to nav iespējams izdarīt. Tāpēc mēs visos maratonos pirmo nedēļu veltam ūdenim, līdz apnikumam runājam par ūdeni. Ja bez ūdens nekas vispār nesanāk. Ja nav ūdens, paši ziniet, upe arī pārvēršās par kaut kādu peļķi, ja, par kaut kādu purvu, ja, agri vai vēl, ja trūkst ūdens ilgstoši, un tas pats notiek ar mūsu organismu. Mēs gribam labu, ātru vielmaiņu, ja mums vajag būt plūsmai, ja, mums vajag ūdentiņu. Tā kā ar to ir jādarbojās. Tā kā šīs lietas ir ļoti, ļoti svarīgas. Un, teiksim, tad, ja cilvēks to visu pareizi izdara, sāk dzert ūdentiņu, atbrīvojas no šiem dažādiem mošķiem organismā, iztīra savu zarnu traktu, parūpējas par savu akmeņu, teiksim, sabaro ar visām vajadzīgām uzturvielām, pamaina savu ēšanu, sāk normāli arī kustēties, ja. Nevajag pārmērīgi kustēties, bet normāli ikdienā kustēties, ja. Darīt to, kas patīk, lai kustības būtu patīkamas, atrast kādu patīkamu sporta veidu, kas tiešām patīk pie sirds, ja. Un ar visu to strādājot, parasti ir ļoti, ļoti labi rezultāti, ja, teiksim, arī te var, teiksim, redzēt arī meitenes, kas arī gājuši pēc koncepcijas, ja, pēc šīs, tā ir tā koncepcija būtībā, ko mēs jums arī stāstījām, ja, ūdens, parazīti, zarnutrakta attīrīšana, šūnu barošana, rakniņu sakārtošana, ja, izjūt pēc šādas noteiktas koncepcijas, ja visu to dabas lietiņām sakārtojot, ir arī labi rezultāti, ja. Tā kā rezultāti ir vienmēr, un ne tikai uz to svaru, jo kārtojās jau arī citas sistēmas un citas problēmas arī, teiksim, pazūd, ja šeit arī bija sievietei krampji, ne tikai liekais svars, arī krampji, arī tas viss pazuda būtībā pēc tā, ka viņa iztīrīja savu organismu un sakārtoja. Šeit bija tikai, principā, tīrīšana un jau bija uzlabojumi. Jā, nu, teiksim, te arī, teiksim, cilvēks ļoti, jau, teiksim, kaut kāda tur gada laikā visu secīgi izgājis, visu to, un arī bija tādi ļoti labi stabili rezultāti. Tā kā, nu, viss tas notiek tad, ja mēs strādājam kompleksu un meklējam tiešām šos cēloņus, un ar katru no šiem cēloņiem strādājam, jā. Un viņus arī mēģinam novērst. Ja tā arī vēl klāt psiholoģija, tad vēl arī to jāstrādā. Ja tur mums vēl apakšā sēž kaut kāda arī, teiksim, kaitīgi ieradumi, ar tiem arī jāstrādā noteikti hormonālo balansu. Ja, teiksim, ir izjaukts šis pats vairogdziedera hormoni, nav balansā, vai estrogēns ir palielināts vai pazemināts, vai, teiksim, arī šis insulīns jau minētais ir paaugstināts. Viennozīmīgi jāstrādā šiem hormoniem. Noteikti jāstrādā, jo citādi nebūs tā gaidītā rezultāta. Jūs tikai pamainīsiet ēšanu vai sāksiet tur skriet, jā, nu, labums būs, jā, bet nebūs tā paliekošā rezultāta. Un tieši tāpēc diētas jau nedod to rezultātu. Nu, viņas nevar atrisināt šīs lietiņas. Tā kā tā, varbūt teoretiņa kaut kas vēl nobeigumā. Nobeigumā es pat pamanīju, ka mums ir viena meitene uzdevusi jautājumu. Vinetiņa, es domāju, ka es varētu atbildēt meitenei, lai nerodas tā, ka mēs neatbildam. Jā, mums vēl ir laiks, jā. Un kāpēc pie pātrinātā vairogdziedzera darbības Greivsas slimība palielinās svars? Greivsas slimība, jā, kas mums ir, jā, tā ir tā kā autoimūna saslimšana, kad ir tātad vairogdziedzera paātrināta darbība, ja? Un tie iemesli ir simptomi, kas daudziem cilvēkiem tā kā sākotnējas slimības simptomi, bet tie iemesli it kā nav līdz galam neizpētīti neko, bet mums ir tikai viena lieta, arī nevajag nobaidīties no tā, ka tā ir autoimūna saslimšana, un tad, tagad vairs ar to neko nevar darīt, jā, kad viss tādu diagnozi ārsts ir uzlicis, tātad tās ir šausmas, un tātad tas ir ārprāts, un tas nav risināms. Ja visu pareizi risina arī ar šo koncepcijas lietu, ko, pat Vineta teica, ja, Vineta, es nezinu, vai tev ir šajā atrodams, ja, tas, kur mēs tie fola metodes, teiksim, izmeklējums arī šajā tev nav, ja, ka būtībā
hormonālās lietas, viņas lieliski kārtojas tieši šīs koncepcijas ceļā, ja? Kad sakārtojas ļoti daudzas lietas organismā, tieši mainot to skābju sārmu līdzsvaru, ja? Un arī tas neko nenozīmē, ja tā ir autoimūna saslimšana, kad nu, nav tā kā atpakaļ ceļa. Ja tikai cilvēks ir piedzimis, ja, un viņam tas nav bijis tā kā iedzimta lieta, to visu var labot. Tas prasīs vai nu īsāku vai garāku to laika sprīdi, ja, varbūt tas prasīs pāris gadus, ja, bet to var izdarīt. Tāpat kā, te, nu redzi, nu mēs esam atraduši, ja, te kaut vai šis piemērs, ja, parāda to, kad visi hormoni sastājas normāli pēc organisma tīrīšanas, un te nemaz nebija ilgs tas laiks, tas bija 1 mēnesis, un es atceros šo gadījumu, ka sīveitē vienkārši bija parazitārs fons, diezgan stiprs, manuprāt, tās bija pat askarīdes, cērmes, jā, diezgan liela koncentrācija tā bija pēc skaitlīša, kādu rādīja tā aparatūra, jā, un tātad pirms tā tad bija visi tie hormonālie dziedzerīši, te ir daudzi, ja, teiksim, olnicas tur bija, ja, tur bija vairogdziedzers, epifīze, hipofīze, virsnieru dziedzeri, gandrīz visi dziedzeri bija zilajā krāsā, kas nozīmē, ka viņiem ir disfunkcija, ja, ka viņiem ir smaga disfunkcija. Un tad pēc tīrīšanas pat redzat tepat plaušas, ja, jo askarīdu attīstības cikls arī notiek ar plaušām, ja, kāpuru stadija attīstās plaušās. Pat plaušas palika zaļas, ja, tātad virsnieru dziedzerīši palika zaļi, tad sāka normāli funkcionēt. Vairogdziedzerīts sāka normāli funkcionēt. Aizkrūdziedzerīts arī. Hipofīze, epifīze, jā, sāka normāli funkcionēt. Viss izsaka tikai un vienīgi šī organisma tīrība, jeb iešana uz šo skābju sārmu līdzsvaru, jā. Tā kā nevajag uzkārties uz sarežģītām medicīniskām diagnozēm, jā, bet darīt var. Bet kāpēc pie pātrināta vairogdziedzera darbības greivsas slimības palielinās svars, tāpēc, ka strādājot vairogdziedzerim šajā pātrinātajā ritmā, ja, ir stress. Šūnām ir ļoti liels stress, un stress mums rada šo skābo vidi. Un no šīs, teiksim, ja, un cilvēks, teiksim, sāk ēst vairāk, tur ir arī ar sirdsdarbību, teiksim, tas nav tikai, ka vairogdziedzerīts, teiksim, hiper tajā funkcijā strādā. Sirdsdarbība, sirds muskuļi, teiksim, ja tāds vājums iestājās, ja tāds tremoriņš, ja, tur ļoti daudzas pazīmes pie greivsas slimības, ja, kas ir saistītas, ja, ar tādu tā kā drebuli, ar tādiem sliktām pašsajūtām, ja, kas ļoti atgādina pat veģetatīvo distoniju, ja, un šī lietiņa, ka hormoni, viņi ļoti, ļoti lielā saistībā ir tieši ar veģetatīvo nervu sistēmu, ja? Jo viņas abas divas ir, nu, tā kā ļoti smalkas, un viņas ļoti abas viena otru ietekmē, un varētu teikt, ka sajūgtas kopā. Nu, vai tā man atbilde jūs apmierināja? Kas tā meitene bija Īzē? Īzē. Es jautāju. Bija tā, jā, Zentele. Ja? Igita Zentele, ja? Igita. Ja tas ir saistībā, vai tas ir jums, es nezinu, vai tas ir kādam tuvam cilvēkam, ja? Bet ar to var strādāt un vajag strādāt. Nevajag nobīties no diagnozēm. Nevajag nobīties. Jo es pateikšu tā, ka atnāk cilvēks ar ādas problēmām pie manis, teiksim, viņam ir psoriāze. Un viss, psoriāze, ja mediķis uzlicis šādu diagnozi, liekas, ka tas nav viss, tad visu mūžu ar to tikai un vienīgi var sadzīvot. Nē, mums bija gadījums, kad 22-gadīga meitene, ja, bija tur 12 gadus, mamma, mediķe vēl pie tam, medmāsa, ja, meitenei bija viņai bija psoriāze. Jā, viņai bija psoriāze un astma vēl pie tam bija, ja? Un kas notika, ja? Deva medikamentus un palika tikai arvien sliktāk un sliktāk. Un tad, kad mamma nomira, mammai bija onkoloģija, ja?
tā meitene, palika viena, ko viņai nedzer tos medikamentus, tāpēc, ka paliek tikai sliktāk, un tad viņa nokļuva pie mums, un mēs izrakstījām tādu diezgan stipru to programmiņu. Izrakstījām to programmiņu uz kaut kādu zarnu tīrīšanu, tur bija sēnes, tur sēņu tīrīšana, un viss. Pēc 2 mēnešiem viņa atnesa zīmi, ka astmas viņai nav, un arī tie psoriātiskie pleķi, kas viņai bija, arī tie bija pazuduši. Tātad, un tās bija pa 2 mēnešiem. Tur viņa cīnījās no 12 gadiem līdz 22, tas ir cik? 10 gadi, ja, ar medikamentiem, un palika tikai sliktāk. Un ar šo sistēmu tā diagnoze astma tika noņemta, jo mērot plaušu tilpumu, ja, pēc tam, ja, atzinums bija tāds, ka plaušu tilpums ir normāls, elpa ir pietiekoša, ja, astma tika noņemta. Un arī pleķi pazuda. Visu mēs varam darīt, jā, un droši vien ar Igitu mēs varam arī personīgi padarboties, pameklēt tos cēloņus. Acīm redzot, tur ir vēl kāda cēloņa apakšā, tas nav tikai tas vairogdzeders, saka, jo bieži vien cilvēks tā kā uz to vienu akcentē. Nav viena. Tieši tā, nav viena tikai kaut kāda lietiņa, jo aizejot tam skābju sārmumu līdzsvaram uz to skābo pusīti, jā, tagad arī, ja jūs izlasījāt tos cēloņus savus, ja, kaut kā piefiksējāt, jā, jums nav tikai viens cēlonis, nav tikai viens, jā, un jo dziļāka tā problēma, jo vairāk būs tajā sarakstā, jā, to punktiņu, jā, kas ir tie cēloņi. Pie visiem ir jāpastrādā, vienkārši saku, jāiztīra zarnu trakts, jāatbrīvojas no visiem šitiem mošķiem, jo tie arī var dot, varbūt ne tas vairogdzedzers dot to augšā, ja, bet tieši viņi izraisa, starp citu arī ļoti bieži tieši parazīti un arī dažādi vīrusi, starp citu ļoti tieši to vairogdzedzeru nobojā. Jā, jo šeit sieviete saka, jā, paldies, stresa gan nav. Tas nenozīmē, ka jums ir mierīga dzīve, ka jums nav stresa tāda, kad jums viss ir komfortabli, sadzīve kārtībā. Bet šūnām iekšējais stress ir. Šūnām ir iekšējais stress. Tāpēc, ka viņām trūkst, visa kā trūkst. Ja jūs paņemtu un pamērītu ar lakmusa papīru no rīta tukšā dušā, es gribētu redzēt, kāds ir jums tas pH rādītājs. Ja jums ir iespēja, izdariet to, jo to lakmusa papīrīti mēs jums varam pagādāt, ja? Un tad es gribētu redzēt to pH rādījumu jums. Jā, un tā arī ļoti daudz atkarīgs, ja pH būs uz skābo pusi, tad viennozīmīgi vielmaiņa ir lēna. Ja, neatkarīgi no vielmaiņa lēna, jā, bet vielmaiņa var būt arī cik viņa, bet ja skābs tas stāvoklis būs, jā, tad tām šūnām ir stress, tāpēc, ka viņas tajā skābajā vidē, viņas nevarās vielmaiņai vaļā tās šūnas. Viņas nedabū. Viņas nedabū uz tur vielas. Atgriežamies atkal pie pH, jo bieži vien tā grozies kā grib, bet visas problēmas pamatā ir saistīts ar šo pH līmeni. Ja mēs spējam viņu noturēt dzīves laikā sārmaini, kā viņam ir jābūt, ja, tad viss ir kārtībā. Cik mēs aizbraucam kaut nedaudz uz to skābo pusi, tā tur ķēdītei sākas dažādas problēmas. Un liekais svars vienkārši kā piedeva tam visam. Jā, jāliek uz mēles, vienkārši tukšā dušā, kamēr nekas nav neēst, ne dzerts, vienkārši lakmus papīrīti, noplēš. Kamēr zobi nav tīrīti arī, ja? Kamēr nekas. Jā. Tālākais rādītājs, un vēlams vairākas dienas, pamērīt tev ar tādu, ņem tādu vidējo. Tā kā paldies jums, esam gana ilgi šoreiz atkal norunājuši, bet tēma ir tāda tiešām plaša un varētu jau runāt vēl, bet gan jau vēl kādas lomas atkal uztaisīsim, konkrēti varbūt par vielmaiņu, konkrēti par hormoniem, ja sadalīsim šīs tēmas, jo, viņas ir ļoti, ļoti svarīgas. Tā kā paldies par uzmanību, paldies Ritiņ, paldies visiem, kas piedalījās, kas jautāja aktīvi. Tā kā lai jums visus labi izdodas, ja kāds, teiksim, vajadzīgs konsultācijas, mūsu palīdzību, vienmēr esam gatavas palīdzēt, jā, droši mums rakstiet, sazinieties ar mums un kopīgi pastrādāsim, meklēsim šos cēloņus, meklēsim šos labākos tieši individuāli jums risinājumus, kā mēs varam tikt pie tad attiecīgi pie normāla svara tāda, kādu jūs katra vēlaties. Tā kā tas viss ir iespējams, galvenais ticiet, jā, un dariet, un tad viss arī būs. Tā. Jaukas lieldienas visām, priecīgas un jaukas lieldienas.